Tātad 12 soļu Anīma Alkoda sapulce lasu stāstu. Mani sauc Joriksens, lasu stāstu par vienu no mūsu brāļiem. Tas stāsts ir tāds pats dzērājs kā tu. Jo vairāk viņš klausījās sapulcēs, jo vairāk izprata pats savu dzeršanas vēsturi. Tātad viņš apgalvo, ka dzeršana nebija problēma. Problēmas man radīja pārējās jomas. Kādu dienu viņi man nolasīja pāris jautājumus no kāda bukleta. Es godīgi uz tiem atbildēju. Viņi secināja, ka iespējams dzeru pārāk daudz, un mēs par to runājam vairākas sesijas. Kādu dienu viņi jautāja, vai es varētu ierobežot dzeršanu līdz 5 dzērieniem dienā. Es teicu, protams, bijis pārsteigts atklāt, ka to nespēju izdarīt. Tam bija vajadzējis man saprast, ka viņai varētu būt taisnība, taču tas man neienāca prātā. Tad es atradu viltīgu risinājumu. Man taču bija vairāk akadēmiski grādi un tik gudrs cilvēks kā es, tik gudrs, taču man taču bija vairāk akadēmiski grādi un tik gudrs cilvēks kā es noteikti varēs atrisināt šo problēmu. Galvenā doma bija atlikt pirmo dzērienu, cik vien iespējams, un doties gulēt pēc pēdējās glāzes. Tas nostrādāja, un es teicu padomdevējiem, ka spēja ierobežot dzeršanu līdz 5 dzērieniem dienā ar nelielām vai minimālām grūtībām. Taču viņi teica, ja tev kaut kas ir jākontrolē, tad tas jau ir ārpus kontrols. Viena no sesijām viņi ierosināja vēl vienu nedēļas nogali pamēģina nedzert nemaz. Labi, es teicu, viņa arī ierosināja šai nedēļas nogalē aizsūtīt bērnus kur citur, jo es varētu būt aizkaitināts. Es mēdzu skatīties daudz filmu vēlās naktstundās. Tas bija mans laiks, kad atslābināties un iedzert pāris glāzes ieradums, kas bija sācies vakara studijās, kad es strādāju pilnu laika darbu, bet vakaros studēju ķīmiju. Es biju redzējis dažādu filmu versijas, kas notika ar cilvēkiem, kam bija dzeršanas problēmas. The Lost Weekend, Days of Wine and Roses un citas. Mani satrauc doma, ka es varētu trākot, zaudēt kontroli un varbūt nedaudz kļūt vārdarbīgs. Kā bija minējusi mana sieva. Viņa iesēdināja mašīnā bērnus un ielika grādīgo pilnīgi visus mūsu krājumus bagāžniekā, un to visu aizveda pie saviem vecākiem. Man pašam par pārsteigumu nedēļas nogali pagāja labi. Nebija nekāda problēma, un nākamā sesijā es to pastāstīju padomdevēju. Viņa teica, kā ar sapulci? Es jautāju, kādu sapulci? Viņa atbildēja, Anīma Alkoda sapulci. Es jautāju, kādu Anīma Alkoda sapulci? Mēs par tādu nerunājam. Viņa teica, ka es biju piekritis apmeklēt tā sapulci. Parādījās sapulču saraksts. Viņa paskaidroja atšķirības starp atvērtām un slēgtām sapulcēm. Es nolēmu apmeklēt vienu, kas man varētu derēt - vīriešu diskusiju grupa. Tie būs mana tipa cilvēki, un sapulces laiks iederējās manā grafikā. Sapulces saraksts sākās svētdienā. Es nekad neuzsāku projektu vai ko citu svētdienā. Pirmdiena bija seriāla Lazareta diena. Otrdiena bija otrdienas filmu vakars, un esmu liels veco laiku filmu fans. Tāpēc trešdienas bija diena, kad nolēmu pamēģināt sapulci. Mums sapulcis ir pirmdien un ceturtdien no 8 līdz 9 vakarā pēc Latvijas laika. Sapulcis noritēja labi. Mēs pārunājam, kāda biedra piedzīvoto anonimitātes pārkāpšanas problēmu ārsta kabinetā. Pārējie biedri viņu uzmundrināja, sakot lietas, kas man neko neizteica, piemēram, dzīvo un ļauj dzīvot. Lēnām, bet dari pa vienai dienai, izmanto dvēseles miera lūksnu. Aprunājās ar savu sponsoru. Viņi runāja viens pēc otra, līdz pienāca mana kārta. Tā kā viņi visi bija stādījušies priekšā kā alkoholiķi, nebija pārāk grūti stādīties priekšā, pateikt savu vārdu un sveiki, es esmu alkoholiķis. Un ierosināt, ka šim vīram vajadzētu iet pie cita ārsta. Viņš man sirsnīgi pateicās, un pēc sapulces viņš mani aicināja noteikti atnāk arī nākamajā nedēļā. Sapulces laikā kāds minēja, ka pārāk daudz laika tiek pavadīts tematiskās sapulcēs.
kad vajadzētu vairāk laika veltīt pirmā soļa sapulcēs, lai palīdzētu jaunpienācējiem. Tāpēc nākamā nedēļā es devos uz pirmā soļa sapulci. Diskusijas bija ļoti interesantas. Es nedomāju, ka biju bezspēcīgs alkohola priekšā, taču es zināju, ka mana dzīve bija kļuvusi nevadāma. Pirmais solis, tad divas pazīmes, bezspēcīgs pretī ķīmiskai vai kādai citai atkarībai, un ka mēs nemākam vadīt savas dzīves, tad, ka mēs nekontrolējam savu dzīvi. Mana dzīve bija kļuvusi nevadāma.